Esat sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vantech konsultante Irina, un šodien mēs izskatīsim, kā pievienot jaunu datubāzi. Atveram palaišanas logu un sākumā informācijas bāzes sarakstā atradīsim Xstage datubāzi, kurā atvērsim konfiguratora režīma monopola pieslēguma. Ja konfiguratora režīma redzat logu konfigurācija atvērtu, tas nozīmē, ka mūsu konfigurācija atvērta saglabāšanai. Ja ne, tad augšēji izvēlne konfigurācija atvērt konfigurāciju. Pēc tam izvēlējamies konfigurācija augšēji izvēlne, saglabāt konfigurāciju failā. Norādam ceļu, kur saglabāsim šo failiņu, un failiņu varam vienkārši nosaukt config. Spiežam saglabāt. Pēc tam, kad programma paziņos, ka konfigurācijas failiņš saglabāts, spiežam labi un varam aizvērt konfiguratora režīmu, jo mums tās vairs nevajadzēs. Nākamais solis. Atkal atveram palaišanas logu un spiežam pogu pievienot, lai izveidot jaunu datubāzi. Pievienot. Šeit mums pirmā atverošā loga redzam variantu informācijas bāzes pievienošanas sarakstam vai nu jaunu informācijas bāzes izveide, vai nu eksistējušas informācijas bāzes pievienošanas sarakstam. Tagad izskatīsim pirmo variantu – jaunas informācijas bāzes izveide. Spiežam tālāk. Nākamā loga. Izvēlējamies izveidot informācijas bāzi bez konfigurācijas. Spiežam tālāk. Bāzes nosaukumu pievienojam tieši tādu, kā mūsu firmas nosaukums. Norādam, kur glabāsies informācijas bāze, vai nu šajā datora vai datora lokālajā tīklā, vai nu uz 1S uzņēmuma servera. Mūsu gadījumā šajā datorā vai datora lokālajā tīklā. Tālāk norādīsim ceļu, kur glabāsies informācijas bāzes katalogs. Spiežam uz 3 punktiņiem pirmajā lauciņā un izvēlējamies, kur glabāsies mūsu informācijas bāze. Šeit mums jāizveido jaunu mapi, jāpievieno ar mūsu bāzes nosaukumu. Tas nav obligāts nosacījums, bet mēs rekomendējam to tieši šādu variantu, lai pēc tam būtu vieglāk atrast, kura konkrēta mape glabājas informācijas bāzes. Izvēlējamies. Izvēlēsim valodu. Spiežam tālāk. Un spiežam gatavs. Mēs pievienojam jaunu datu bāzi informācijas bāzes sarakstam, bet, ja jūs mēģināsiet tagad uzreiz atvērt to režīma uzņēmuma, jūs saņemsiet šādu aini, kur būs tukšs logs. Dēļ tā, ka mēs vēl nepievienojam konfigurācijas failiņu. Atkal atveram starta logu, izvēlējamies mūsu jaunizveidotu datubāzi, kuru atversim konfiguratora režīma. Pirmo reizi atverat konfiguratoru, tas vienmēr atvērsies aizvērt. Augšējā izvēlne konfigurācija, no sākuma jāatver konfigurāciju. Atvert konfigurāciju. Nākamais solis – konfigurācija. Ielādēt konfigurāciju no failā. Ielādēt konfigurāciju no failā.
Tagad mums vajag atrast, kur mēs saglabājam konfigurācijas failu no eksistējušas datubāzes un pievienot to, atvert. Piekrītam izmaiņam, atjaunināt bāzes konfigurāciju, jā. Un pieņēmam visas izmaiņas. Pēc tam, kad apakšā logu stāvoklī jūs redzēsiet F1, tas nozīmē, ka visas izmaiņas tika pieņemti, un mēs varam iziet no konfigurātora režīma un palaist mūsu datubāzi uzņēmuma režīma. Pirmā reize atvērot jaunu uzveidotu datubāzi, programma paziņos, ka to vajag pārstartēt. Piekrītam. Un atveram atkārtoti jaun izveidotu datubāzi režīma uzņēmuma jau ar lietotāja izveli. Tagad mums vajadzēs izvēlēties, kurā valoda būs atspoguļota iepriekš noteikti PVN analītiski elementi, un pēc noklausījuma tas būs nosaukumi latviešu valoda, piekrītam. Atjauninājuma pārbaudes apstrāde paziņoja mums, ka jau pieejama jauna relīze, un to mēs paskatīsim vēlāk, kā to atjaunināt. Pagaidam mums vajag aizpildīt mūsu datubāzi ar sākuma informāciju un ar atlikumiem. Kā to izdarīt, jūs varētu apskatīt iepriekšējās video lekcijas, bet mēs turpināsim ar nākamo variantu. Kad pieņemsim, mums vajag nokopēt no vienas bāzes, uztaisīt analogisku. Lai izveidot datu bāzi ar kopēšanu, pirmkārt mums vajag atvērt starta logu, stāvot visu bāzi, kuru mēs gribam nokopēt. Pieņemsim, ka mēs gribam uztaisīt vēl vienu tukšu bāzi, stāvot visu jaunu izveidotī bāzi, nesen izveidoti, skatāmies, kur tā glābājas. Varam nokopēt ceļu, varam vienkārši atvērt. Meklējam bāzes mapīti un vienkārši kopējam to. Svarīgi atcerēties, ka, ja mēs gribam nokopēt tas failes informācijas bāzes mapīti, tas nozīmē, ka tāja bāze mēs nestrādāsim. Ja? Tātad, lai mums būtu monopola pieslēguma bāzes informācija. Nokopējam un izmainīsim nosaukumu. Lai tas būtu 2. Un tagad atgriežamies starta loga, spiežam pievienot, un šoreiz izvēlējamies eksistējušas informācijas bāzes pievienošanas sarakstam. Spiežam tālāk, pievienojam nosaukumu, izvēlējamies uz šī datora vai datora lokālajā tīklā un meklējam mūsu bāzes mapīti. Izvēlējamies to. Tālāk gatavs. Un
tagad mēs varam uzreiz jau strādāt ar šo datu bāzi. Viens uzņēmums režīms, izvēlējamies lietotāju un atveram datu bāzi. Un šeit mēs izveidojam mūsu bāzes duplikātu. Ja? Tā arī viens no variantiem, kā pievienot jaunu datu bāzi. Ja mēs gribam kādu no datu bāzēm izdzēst, starta loga informācijas bāzes saraksta jūs redzat pogu dzēst, bet šī poga darbība attiecas tikai pie sarakstā. Tā nenodzēs jūsu datu bāzi no datora. Ja jūs gribat izdzēst pavisam datu bāzi, vai nu pārnest uz kādu citu, ja? Tātad no sākuma datu bāzes ceļu vienkārši nokopēsim, vai nu varam atvērt pēc tā ceļa glabāšanas vietu. Un no sākuma jānodzēš vai nu jānokopē uz citu vietu, vai nu datoru, vai nu flešku, vai nu vienkārši izdzēst. Un tikai pēc tam dzēšam to no starta loga. Nākamais variants, kad mums vajag pievienot datu bāzi izlādētu arhīvu. Tātad no sākuma saglabāsim arhīvu, režīma konfigurātora monopola pieslēguma. Lai saglabātu arhīvu, izmantojam akšēju izvēlni administrēšana, izlādēt informācijas bāzi. Izlādēt informācijas bāzi. Norādam ceļu, kur glabāsies arhīvs. Un šeit vienkārši pievienosim tā arhīva datumu. Jo pēc noklausījuma programma piedāvās visu jūsu arhīviem vienu un to pašu nosaukumu. Jūs varat atstāt to, varat pievienot bāzes nosaukumu un datumu, varat vienkārši datumu, lai pēc tam programma neparakstītu jūsu saglabātu arhīvu. Informācijas bāzes izlāde faila pabeigta, spiežam labi. Aizveram konfigurātora režīmu. Un lai pievienot mūsu bāzes arhīvu, varbūt kādai citai bāzei, testēšana bāzei. Izvēlējamies bāzu, kuriem vajag pievienot to mūsu arhīvu. Atveram to konfigurātora režīma monopola pieslēguma. Un tieši tāpat augšēji izvēlne, administrēšana, ielādēt informācijas bāzi. Ielādēt informācijas bāzi. Meklējam mūsu saglabāta arhīvu un spiežam atvert. Programma paziņos jums, kā pēc informācijas bāzes ielādes konfigurātora darbs tiks pabeigt, atvērot logas nesaglabāti dati, varbūt nozaudēt. Turpināt. Jā, piekrītam. Jā. Un tā mēs pārstartējam. Ienācam konfigurātorā atkārtoti. Kaut gan
tas nav obligāts nosacījums. Varam aizvert to un atvert mūsu bāze uzņēmuma režīma. Un šeit būs jau visa informācija, kura bija pieejama QtGift bāze. Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ jums vajag izmainīt informācijas bāzes mapīti atrašanās vietu, palaižot programmu, jūs saņēmsiet šādu veidu ziņojumu, ka informācijas bāze nav atrasta. Izveidot jaunu, protams, jūs varat izveidot pa jaunu visu bāzi, bet varat arī atjaunināt to ceļu. Tas ir viegli, ja, tā kā atverat starta logu, izvēlējamies pogu mainīt un meklējam ceļu norādi un mainām to. Izmainat ceļu, atkal saņemsim pieeju pie mūsu vajadzīgas bāzes. Līdz nākamai tikšanai!